Esiet sveicināti netik labi video. Šodien mēs skatīsimies Randiņš divatā, un pie manis ciemos ir Gromols, Seksī Gromols. Čau! Seksī Gromols, Seksī stēlu veikalā, 10% atlaid, pasakot Seksī Gromols. Strādā gan internetā, gan uz vietas. Edvins nav pieejams šobrīd, viņam augstsāds dalībnieki, viņi tur spārda šobrīd. Nu, jā, tu dabūji sliktāko versiju, tā kā rezervē. Tev ir Gemini? Man ir visi. Visi? Gemini, Groks, GPT. Bet jā, mums vienkārši vajadzēja kādu garu cilvēku, un tas garākais, kurš pazīst. Un mēs šodien skatīsimies Randiņš ir divām. Un tur tagad, ap citu, jauns dalībnieks ierodās otrajā sērijā. Es ceru, ka viņš būs sportists. Okay. Nu, vecīt, nu, mamma mīja, nu. Čau. Čau, draugs. Čau, vecīt. Nu, klausies, viņš nokavēsies. Es domāju, ka pašā laikā. Man sauc Kristaps Zīle. Jep. Tas ir Zīle. Amor Zīle. Jā, ja jūs redzējāt Amoru, starp citu. Viņš tur biedējās jau šovā. Bet es esmu ļoti vīlies. Nu, kāpēc? Es vēl neredzu viņam kociņu zobos. Jo Amorā nebija kadrs bez kociņiem. Jā, Viņš moši visu laiku atmet. Viņš varbūt tikai visi viņam pārmet par to, ka viņš tur tos kociņus bakst. Viņam jau zobu tīri, viss starpīt iztīrīt. Jā, beidzot iztīrīts. Beidzot var aiziet pie dāmām. Jā, redz, interesanti, pie kuras viņš brauc. Kas viss labs nāk gaidīšu? Es izdomāju, pie kā te brauc. Jā, protams, nu. Ok, zini kā, nu. Tie tevis pareizi. Es braucu. Es pie tevis esmu. Nu skaidrs, ejam, nu ko mēs te sēžam. Ejam Randiņā. Viņš bija tik sakautrējies, ka viņam bija jāpačukst. Viņš nevarēja pateikt skaidrs. Lēlds! Tas nav nodarboties Amorā seks publiski. Tas ļoti intīmi pateikt. Tas ir, jā. Uz kuru meiteni tev kraš. Vai Aiva Ceriņa. Nē, no Aivas Ceriņš ļoti stilīgs tur ir. Ja man kādreiz vajadzētu, lai kāds vadītu. Tavu raidījumu? Man iepazīstināt ar sievietēm, viņa ir Aiva Ceriņš. Ok. Cerams, ka Tikai nevajadzēs. un vienīgi Aiva Ceriņš. Šī ir ekskluzīva reize, kad es gatavoju kādam brokastis, izņemot sev pašu, tā kā cerams, ka viņa novērtēs. Sāk, tas mans brokastis. Viņš taisa mans brokastis. Tas ir cilvēku brokastis. Kaut kādi gaļi uzcep. Bīrils. Bīrils? Bīrils. Samanš to ieliec bīrils tā, lai cilvēks zina, ka tas vecs cilvēks, kas izmanto vēl bīrils. No Džeksons pacentās, jā? Proteīns, ļoti svarīgi. Viņš ir piezemējies, viņš ir atvedis olu, viņš ir gatavs. Proķis pūsdāmai. Bet tas, kā viņš pasniedz, man liekas, tas ir jāmācās katram vīrietim, kā pasniegt olas. Cerams, ka garšos. Kas saka, viss, kas gatavs ar mīlestību, ir dubultā garšīgs. Wow! Šiet! Tas 4 solītes. Šķiedra vielas. Tas 4 solītes. 4. Viņš tā kā neriskēja likt 5. Viņš apstājās pēc 4. Tas tomāts ir tā, ka tā kā es nogriežu šķelītes, un tu domāji, baigi maz izstāst 2, viņam bija vesels tomāts. Viņš tāds, 2 šķelītes, bet vajadzētu 4. Es pārgriežīšu uz pusēm un pielikšu klāt. Bet sieru šķēles gan nav 4. Kāpēc? Kas tur notiek? 4. Viena apē. Jā, protams, vai sieras vai nav vecs. Tas siers ir izcils sagriezts. Šeit tev siers. Tas siers ir izcils. Viņš grieza kaut kāds 10 minūtes, tas tomāts šķēles un sieru. Šefu gaidījāt? Ko tur sašmorē? Omletīt. Šis ir atlaid brokastis. Tu domā garšos olīvas? Es nezinu, es eksperimentēju. Es pats neesmu, bet varbūt. Tā viņš pastījās, jo domāju, ja olīvas garšos? Tā kā baigi rēt cilvēkiem garšo olīvas. Nē, tas ir tādā ziņā gudri, jā, bet paeksperimentēšana nolikšu 4 olīvas nevis kopā. Šis varēja katru savā stūrī ielikt. Tad pārsteig. Tas pat nav labākais, kas būs šajā sērijā. Nomierinies. Tev maz svaigumiņš, 2 tomātu šķēles pārdalīts uz pusē. Nu labi, to sieru gan tā kā pelēm sagriezis, klausies. Ejam, laiks brokstīt. Kāds at? Brokastis ir. Sieru. To atved brokastis. Šitā arī jāsaģērbusi. Šitā es atlasu grāmatas mājās. Mācījos Natālijas draugs viņas gimnācijā. Šiet jums stāvoja? Nē, viņa bija citā klasē, bet no. Viņa ar tevi mācījās vienā skolā? Jā. Ar manī manā skolā. Tad viņa tev stāvoja. Varbūt. Lēldi, kā tur ir? Kā domā, viņa atbraukt pie mums video? Noteikti. Lēldīt atbrauktu.
Vai dieniņ! Brokasts guldā. Atspērās durvis, ar kāju tiešām atspērās durvis. To es pamanīju. Godīgi sakot, tas bija pilnīgā šokā. Sveiki! Kristaps. Lelde! Tā Itāļa un Spāņa. Ok. Par šī? Kā jūties? Ok, forši. Brokastis nevar bez bučas pasniegt. Ja kādreiz man taisa brokastis, lūdzu arī buču. Jā, nē, es vienmēr pēc svešam cilvēkam mums tas brokastis iedod bučiņus uz zvaigi. Cik viņš sašķobās, tad es arī dodu otro bučiņu. Jā. Un, kad man pasaka, nu forši, tad es saku, visi kārtībā. Kā jūties? Mums ir kontakts. Mums tajā brīdī ir kontakts nodibināts. Es domāju, viņš meklē, vai nav kāds zobaks tā mēs to Viņš satraucās, viņam nav kaut kas zobaks. Tomēr ziņā bija tās olīvas jāpagaršo. Bet skatās, šā saruna ir tik labi. Labi. Kā tu? Atvaino, kad brokastis varbūt nav pašas siltākās, bet mēs cerams, ka tev garšo. Paldies, man garšos, es redzu, ir labi. Kā tu jūties? Viņš vienkārši izvilka otro, kā tu jūties. Kā tu jūties? Kā tu jūties? Nē, nu, jāatzīst. Viņa var nav daudz vairāk vārdus pateikusi. Labi, paldies, labi. Nu, viņam neko nedod, bet viņam ir grūti. Viņš nebija gatavs tādam. Bet kāpēc tas brokastis ir augsts? Kur viņš kāpa, kur viņš nesa viņas? Bet, nu, zin kā jūties ir ļoti labs jautājums. Kāds tev vajag? Kā tu jūties? Varbūt pirmais, kā tu jūties, ir tagad. Jā. Un otrs ir, kā tu jūties? Tagad pēc 5 sekundēm. Nu, ka mēs esam iepazinušies. Jā. Vai kaut kas tur ir? Viņš varēja papsīt, vibes ir? Vibecheck viņš tā ir. Vibes ir? Aura? Kāda tev aura skaties? Viņa vienkārši mēģina tagad saprast, kas tur notiek. Es teicu, ka labi, paldies. Mazliet uztraucies, esmu... Viss kārtībā. Super. Laiciņš ārā arī silts. Jā, es paredzu, ka varētu būt ļoti silts laiciņš ārā. Ko es ceru, ka tev garšos? Mājas viņa iekšēji sāka ierēkt viņu. What the fuck is this? Kas te notiek? Nē, viņš izspēlē vēl labāk kārtu. Kā jūties? Laiciņš ārā labs. Vispār, jā. Cerēsim, ka garšos, jā. Jā, viņš cer, ka garšos. Okay. To īstenībā viņa vēlāk sērijā pateiks. Tā kā gaidiet, ja jūs gribat zināt, vai viņai garšos, ir gaidiet līdz beigām. Tas nozīmē, ka bija ļoti labi. Jo tomēr puisis šāds brokastis pats sēda. Viņš tur kaut kāds 7 solis samet, gan ir tāds sieru kunkulu. Jā, kad vēders sacietē no tā proķa visu. Tās 4 solīšas tā, lai izēja labāk. Jā, šķēri vēl. Ceru, ka pavadīs suprīgu laiku un tev būs kaut kas paliks atmiņā. Jā, nu brīnišķīgi, paldies tev. Ok, es pagaršošu. Nu, tur ar sieru un bekons klāt. Jā. Tā ir restorāna. Tev atnāk čūms. Nu? Lūdzu. Paldies. Kā jūties? Ir labi. Es ceru, ka tev garšos. Jā, paldies. Tu kaut ko vēl gribēji? Tieši bekons. Jā, es redzu. Labi. Tu kaut ko vēl gribēji? Kā jūties? Laiciņš ārā labs. Fuck. Mazā sūta gabalīs uzvēr. Bet labi beidz, viņš centās reāli. Viņš reāli centās. Viņa arī tā kā Viņa cenšas vienkārši saprast, kas notiek. Tas jau tas standartiņš par to brokastīs. Es viņu tagad vairāk turās nerēkt. Tas jau tas standartiņš. Tas jau standartiņš. Es jau neko tādu īpaši neizdarīju. Es neko tādu īpaši neuztaisīju. Jā, es tikai drusku piebēršu kaut ko. Es tur vienkārši olīvas ieliku, papildus paeksperimentēju. Dērība trāk drusku piebēr klāt. Standartiņš. Bet pēc sejas īstenībā izstās. Kristam Zilam ir tāda seja, kas uzmanīt savus dzērienus. Nē, gan jau viņš ir labsirdīgs, bet viņš nepazīst. Nē, es domāju, ka viss kārtībā. Viņš vienkārši ļoti centās uztaisīt ēst. Jā, un ļoti satraucās. Ziņā, svešā virtuvē nav viegli. Svešā virtuvē ļoti grūti taisīt ēst. Es nezinu, kur viss atrodas. Es ceru, ka viņi piekritīs, ar viņu aiziet uz randiņu. Viņš ļoti centās, viņš ir kāja atvēr durvis un sagriez sieru. Tīt ir aptīt? Man ir aptīt. Viss kārtībā. Jā, nu labi, paldies. Es tā kā sapratu, ka viņš ies prom, bet viņš nekur neiet prom. Šis tiešām tā kā restorānā, kad tu pirmo klubās to garšo. Viss kārtībā jums tā. Vēl kaut ko vajag? Bet labi, tad es pastāvēšu vienkārši paskatīšos. Vienā gadījumā pēkšņi slikti paliek. Ja vēl kaut ko vajag. Ja pēkšņi sāk vēders sāpēt, tad uzreiz būšu klāt. Bet es tagad labākais. Ok, labi, tad es tev varētu piedāvāt apsēsties. Paldies. Jā, tu gribi kafiju? Nē, paldies. Ok. Tā ir tev domāt. Ok. Es izdzēru 2.
Nepaldies, man negribās Tu kafiju. droši dzeri, ja? Tā kafijai nav nevainas. Es izdzēru divas. Es vēl esmu vesels. Bet es te pats sēdēšu. Nē, tu varbūt gribēji padzerties kaut ko. Nē, man viss kārtībā. Rēcīgi tas, ka viņš tā kā nē, 2 kafijas pa daudz, tur tāds 4 olīvas, gan tieši laikā. Nē, bet viņš izdzēra divas. Nu jā, Jā. tāpēc viņš negrib vairāk. Nolīvs, jā. Bet viņš var pasēdēt tur. Viņš vienkārši tiešām kā tāds to skaidrām debesīm kaut kāds brīnums parādās. Klausies, man jautājums, tu nebiji vakar? Wow, viņa beidzot atrada kaut ko normālu, ko paprasīt. Bet viņa nepaēda, viņa paņēma to kafiju. Nekas viņai nāksies apēst. Viņš neies projām, kamēr viņa Bet neapēdīs. viņš bija ieņēmis, bet redz, cik viņam liela atkarība bija. Viņš bija ieņēmis šito pozu, un viņam tas pirkstiņš zobakstām, un viņš gribēja tīrīt jau savus zobus. shit. Viņš jau bija tuvu. Nē, nebiju. No kurienes tu parādījies? Kurienes tu parādi? No oko. Viņš mēģina kaut ko asprātīgi izdomāt. Man iespēja kaut ko pateikt. Jebkādu vārdu. Es dzīvoju Spānijā. Tu dzīvoji Spānijā? Tu dzīvoji Spānijā, un tu no Spānijas atlidoji uz Itāliju. Tieši tā. Vai tas reāli tā kā kaut kādā... Bija atrasināt. Tas reāli tā kā tur kāds bērns, ar ko tev jāmēģina runāt, un vienkārši jāvelk ir tā runāšana. Kā tev skoliņā šodien gāja? Bija ok. Ko jūs darījāt? Tu iemācies kaut ko šodien? Es neatceros. Es gribu tev uzaicināt randiņās Florenci. Uz Florenci? Tu zini, kur tu mani vedīsi, vai arī es varu pati piedāvāt, kur es gribu, lai mani ved? Tas varbūt zini, kā spontāni pa ceļam skatīsies, kā viss virzīsies. Ok. Jā, super. Wow. Spontāns čels. Es izmantoju Pagaidām, kā viņš uzdeva to jautājumu, izklausījās tā, ka tur stāvēja producents. Paprasa viņai, grib, ne? Bet es tikko reāli sapratu, es neesmu īsti baigi daudz redzējis neko, Liels Dreimans Daired filmās. Es esmu kaut ko redzējis, bet neesmu baigi daudz redzējis. Un šeit man jāsaka, viņa ļoti laba aktrise ir. Viņa tēlo, ka viņai ir ērti un labi. Ka viņi nedzirdēja to producentu jautājumu. Jā, un ka viņai tāds, wow, šitais Džeks. Man patīk, ka viņš ir arī nostājies tur. Vienkārši virsū personīgajā spēcā. Es tev gribu aizvest randiņu. Uz Florenci? Jā, spontāni. Nē, bet tas jau foršs, romantisks. Rokas uztaisīja, spontāns randiņš no Leldēja paveicies. Leld, you go. Kā būs randiņš? Ļoti labs. Let's go. 1 hour later. 3 hours later. 1 eternity later. Kā domā, šis ir mākslīgi vai dabīgi? Varētu būt dabīgi. Ne? Tā ir saruna. Nē, viņi izbauda. Jā, viņi tik ļoti ir iedzinājušies tajā skaistumā, ka viņi tādi, jā. Viņiem vēl uzdod jautājumu, vai viņam vajadzēja apstīties sūnām, vai viņas ir pašas veidojušās vai nē. Bet es nezinu, kādā liekas, viņiem tiešām nebija par ko runāt, vai arī viņi speciāli tā kā ākstās, troļļo mūsu. Es domāju, Ka nebija. Tiešām nebija ko runāt. ka Kristaps vienkārši viņš grib Vienkārši tām blakām, ko viņš var pieskatīt. Jā, čīst. Viņš ir tik spontāns, kad Liela pasaka aizējām tur, šaknējam. Ko tālāk darām? Nezinu, ko tu gribi darīt. Jā, ko tu gribi darīt? Kad liekas, tas īsts vai dabīgs? Īsts vai dabīgs. Mākslīgs vai dabīgs. Bet jā, tur droši vien gāja ļoti spēcīgi analīze iekšā. Dabīgs. Es tev biju piesakojis Instagramā jau. Pirms vispār tas šovs bija sācies. Jā? Jā. Tā es vēl nezināju, kad tu esi dalībnieks. Tad tu biji jau man piesakojis. Numuriņā, brokastī. Pasniegt man numuriņā, brokas. Tā tiešām. Tas ir... Man patīk viņas rokas tādas, viņa jau tādā lietišķā pozā, kas vienkārši šis darbs, jāiztur. Bet reiz, ka viņam beidzot, viņam bija pa ko parunāt. Tas viņš viņai piesakoja Instagramā jau pirms pusgada jau vispār, pat viņš pat nezināja, ka būs tajā šovā. Es pat nezinu, ka tā Liela Dreimana ir. Bet tas arī labs veids, kā iemesties. Jā, kas jau tev sekoja, es skaties jau tavas bildes Instagramā jau kādu laiku vispār pat nebija vēl stais šovs. Es tavu storijas tur ielieku, vai šādi tādu. Jā, ko tu domāji par to vienu manu komentāru, ko es teicu, ka tu labi izskaties? Ko es neatbildēju? Bet redzi, tomēr ir tā saruna viņam. Tomēr ir vīrietis. Es teiktu, ka īstenībā nevar viņu pilnībā vainot, ka Liela viņam nedod to visu. Domāju, ka viņa atturīga. Ka viņam bija drusku piebramdzēja. Viņš pārāk tāds ļoti virsčīgs, nāk ar savu virsču enerģiju virsū. Tāds bam, bam, bam. Jā, viņš nezina, ka jāpiebramdzē. Pagaidām es teiktu, ka viņš ir izdevies. Jā, noteikti.
Paldies tev par superīgo dienu. Laižam mājās! Tas bija enerģiskākais, kas viņš bija visā dienā. Vienkārši uzbļauj virsū. Viņam ir divas enerģiskākās vietas, kur viņš atsit durvis vaļā. Laižam mājās! Intro un outro ir svarīgākais. Tas, kas pēc vidu notiek, nav svarīgi. Bet viņš tika eksēļ. Tur ir baseins. Jā, Džāls gan jau pa baseinu sapņo. Viņš visu laiku domāja. Ak, Dievs, beidzot novilkt šo krēklu, uzvilkt savus peldens. Viņam baseinā ar džekiem. Čomiem, laižam mājā. Viņa izstāstīja par Instagram. Es pateicu, strūdlaka ir dabīga. Jā. Un? Es uztaisīju viņai bildītes. Es tās, ka Lelda vēl varbūt drusciņi grib palikt. Jā, negribiet mājās. Šis vairāk labs randiņš. Tā nē, māja. Es varētu tik forši vienkārši pastaigāties un neko nerunāt vēl kādu laiku. Vēl kādu bildīti. Lindais, ap citu, arī randiņš tagad notiek. Randiņa biedri. Priekā. Lai mums ilgi un mūžīgi un laimīgi. Laimīgi, jā. Ģimenes, sievas, bērni. Ģimenes, sievas, bērni, draudzības, vai ne? Mēs ticam, ka tu tam esi gatava. Burvīgi. Kad tu saki, mēs ticam, runā par sevi. Tu bieži vien runā, nē, es ticu arī visam, bet Katrs tu par sevi. saki par sevi. Runā par sevi un runā ar Lindu. Mums nav randiņš. Man šis tā patīk. Es redzu 3 cilvēkus randiņā. Mums visiem 3 vajadzētu labu laiku. Es atvainojos, ja tev nepatīk. Fuck you, Man patīk, ka tas Džeks jau bija izbesies no šitā čēļa jau pirms tam. Sanāk jau kādu laiku, ka viņš jau slēgts jau. Kāpēc viņš pa mani kaut ko tādu saka? Ka mums visiem patīk, ka mūs pego. Tas ir visas aktrises, Linda. Ja mūs pegotu, mēs būtu ļoti priecīgi. Viņš tam tāds pagad. Ko? Mēs visi varētu Lindai atdot savu naudu. Jā, mēs visi gribētu viņai nopirkt māju, vai ne? Mēs visi varētu Aivceriņu tomēr izolēties beigās. Viņš tāds, ko? Bet viņš ļoti labi distancējas no šitā čēļa, ja tik labas lietas notiks. Tev tik skaists acis. Paldies! Paldies, tikai asar. Man vienmēr asaroja. Es laiku kā raudāt. Laimes asaras, mīlestības. Jā. Kāda ir tava mīlestības valoda? Kāda ir mana mīlestības valoda? Kāda ir tava mīlestības valoda? Kāds bija franču, itāļu, koriešu, japāņu? Vācu. Ich liebe dich! Jā. Latvieši diezgan normāli, bet tas ir svarīgs jautājums. Tad laikam tā būs tā pieskāriena. Bet jā, man pieskāriena paliek organiski tikai tad, kad ir jau kaut kādas nostiprinājušās jūtas. Es tā nemētājos. Mēs jau arī esam. Nē, tu man liekas, ka tev ir ļoti būtiski tā. Mēs jau tā esam ļoti tuvu, vai ne? Runā par sevi. Nē, es varētu tev pieskarties, un tev pieskarties, un jūs man pieskarties varat. Es tomēr esmu atvērts vīrietis. Kas viņai tur rokās par abols? Viņš nedeva omleti. Man ir viens, ko mēs ar Džekiem sadarējām. Sadarējām, kaut ko mēs sadarējām. Mums man jāizdarējām. Viņš jau uzreiz nedarēja. Atkal mēs tāds, klausies vecīgi. Izņem ārā mēs. Vari lūdzu mani izņemt no savu vienādojumu. Bet man patīk tas Džeks, kas pa kreisi viņš tāds. Zini, kā tas izstāsta, ka tu, kad esi randiņā, tev pieskar viens bomā. Jā. Kaut kā runāt. Un tu zini, nevajadzētu tā kā ieiet konfliktā. Jā, bet vajag tikai kaut ko distancēties. Jā, distancēties. Lai parunājam ar viņu, dodam viņam šīs 2 minūtes. Jā, viņš gan jau pats aizies. Mēs te pasēdām, mēs izbaudām mierīgi. Tā tava dāma, jā. Tik skaisti. Paldies, ka tu izlaidi viņu ārā šodien. Es nezinu, varbūt es lidošu pēc tā ārā. Bail! Jā, tev būs kaut kas jādara. Bet es varu atteikties? Pa lielam tad... Nē, labi. Es domāju, ka nē. Es paņemu šito nolikšanās, jā. Biks nebūs jāvāk mums, tā kā tur nav ko uztraukties. Bet skatos, ka tu uztraucies. Galvenais, tas otrs čalis gan jau zina, kas notiks. Protams, ka viņš zina, kas notiks, tāpēc viņš sev distancē. Tehniski viņš ir daļa no šīs problēmas. Jā, viņš varēja apturēt. Jau vecīti nedara to. Es varēju pateikt, arī to brīdī, kad viņš pasaka, biks tev novelk. Tad tā ir tā lieta, ko es gribu dzirdēt. Nebūs jau tik traki. Es tev biks nevilkšu nost. Man būtu tāds. Pirmkārt, viņai nav bikses, viņai ir smārki. Un otrkārt, man liekas, ja tā ir tā pirmā lieta, kas tev ienāk prātā. Pirmā lieta, kas tev ienāk prātā, kur tu pink mans plecs uzlaiž. Čist. Pateiks, kas tev uz pleca? Nav pat bikses, jā, nostrēli. Var vienkārši bišķi pavilkt uz leju. Aiztais acis no man bikses. Aiztais acis, atais muti. Nostājas priekšā. Es viņas iedā būtu arī pārbījies. Kaut kāds čūs pa pieskārieniem man runāja doņi
atņēma man ābolu un tagad saka, Jā, atņēma ābolu, bet what the fuck. Tu bučosi mani? Nē, kāds bučošana? Nē. Tu var nolikt. Pa ātru, ja, pa ātru. Es teicu, man ir robežas, es jūs brīdināju. Jā, bet tad vajadzēs aiztaisīt acis, turēt skatīties uz augšu. Ar acīm citu. Šajā brīdī es domāju, kāpēc es te piedalos, labi aiziet. Viņam var iespēja nedarīt to, ko viņš grib darīt. Un tas otrs čalis vēl joprojām viņu ir apstādināt un pateikt. Zini, ir pat rāk. Jūs tu sadarējāt. Jā, jūs bez manis tur sadarējāt, veči. Kas, ja viņš zaudē derībās, nezinu, nogriež pirkstus? Iemet basēnā. Wow. Nē, neiemet basēnā, bet gan jau ko trāk. Visi iečurā viņam mutē. Viņam ar aivceriņu jābučojās. Jā. Nē, bet skaties uz augšu un kad varētu kaut ko meditēt. Skatāmies dursiņ uz augšu. Dari kaut ko, lūdzu, aptur. Man liekas, skaties uz augšu un viņš ceļās kājās. Viņš ieperdīs viņiem mutē. Šis čals vienkārši. Viņš ir līdzdalībnieks. Jep. Iedod vecīt, bet tu esi daļa no problēmas. Stambuls konvencija. Man bija cerība uz to čalu. Jā, klusām. Stop! Nebija bučā. Stop! Sadirsa. Tāds plēns čals. Viņš mēs esam Itālijā, bučiņas, pa labi, pa kreisi. Es neko neizdarīju. Tam otram čaliņam vajadzēja tikai pēdējā brīdī tikai lekt priekšā. Viņi nobučo izglābt viņu. Tas būtu bezmaronīgi. Viņš sēž tur vienkārši. Bet varbūt no saules, skaista dāma, viņš ir Itālijā. Visi bučojās. Kristaps divas bučiņas iedod. Jā, vispār. Linda tāda lūzera. Jūs visi esat pārāk nevar pieņemt vienu buču ar ciet acīm. Reiz jau stoptājs. Mums bija sarunāts, kad man bija jāiedod buča tev. Bet tā nebija buča. Tā nebija buča. Es izgāzos. Tu apsolīji. Bet mēs varam... Tu apsolīji. Man bija jāizpilda. No! Bet es apsolīju arī džekiem. Bet viņi tik daudz līdzi, nu tie džeki. Tu džekis. Es viņam guļu kopā. Viņam sodarēju. Būtu labāk to krāniņu bāzes. Tā viņi vismaz domā, das. Nu jā, kas tas būtu bijis labāk. Bet šajā brīdī, kā tu jūtos šajā brīdī, tas iedevis šitik neveiksmi? Tu esi tā kā notikējis. Es tā kā pieceltos. Man laikam jābrauc apkārt uz Latviju. Man tieši lidmašīna drīz būs. Man būtu tāds, un šito rādīs pa televīziju. Labi. Būtu tagad memē, kur vienkārši parāda pīsiņu un lēnām izgaist. Jā. Vai ne? Kādam kauna? Mēs izdomājām, ka vajag Lindu nobučot. Un Džeki teica, nē. Mēs, bet tu un vēl kaut šāļi izņemot, tas tur Džeks. Mēs sēdējām pie galda, jā. Mums bija lielais plāns, tātad man bija randiņu plāns. Un tad mēs visi teicām, Aivceriņš nāc arī. Es saku, Aivi, klausījās. Mēs bučojamies, vai es iedodu buču. Mēs visi Renārs izdomājām, ka vajag nobučot. Bet nē, viņš tā kā viss sasāk. Viņš bija tāds, Viss tādi, nē. Sadaram, ka es viņai buču iedošu. Sadaram, ka es viņai iedošu buču. Ja nē, tad jūs varēsiet man ūdenī iemest, bet es viņai iedošu buču. Jā, mēs sadarējām visi, jā, mēs. Jā, vispārēj tādi, mēs vienkārši ēdam brokastis. Vispārējie guļ. Jā, viņi ir tie aplī, viņi guļ tie aplī. Bet es teicu, es centīšos, es darīšu. Viņi man par to uzceps pīcu vakarā. Pagaid, sanāk, vispārējie teica, nē, nevajag. Tādi, tu stulbs esi, nevajag. Viņš tās, nē, centīšos. Nē, veči, es apsolu jums, veči. Es jūs nepievilšu. Vai es to izdarīšu, vai arī vienkārši nometēt man no kliņas. Labi. Tu esi uztraukusies. Ne. Kāpēc tu uztraukusies? Tāpēc, ka tu apsolīji, kad es tev prasīju, vai tā būs, tu teici, ka nē. Tad es izgāstos. Kāpēc tu uztraucies? Es negribu manī pabučoties. Jā, bet viņš tik satraucies, ka viņš izgāzīsies. Kāpēc viņš satraucies? Kā tev liekas, ja viņš būtu pateicis, tā mēs varam nobučoties? Viņi pateikt, nē. Vai to, ka viņi mēģina, ka es izdarīšu šo, kurā brīdī viņš vairāk izgāzies? Šis ir vienkārši zelts. Nu, kā tev gāja? Man ļoti labi tev. Man arī. Kāds čalis?
Divas tādas mēles vienkārši. Reikot, protams, jaunais Kristaps atnāca iepazīties. Viņš beidzot, Džek, ejam apskauties visi baseinā. Čau, Kristaps jau. Citi Itālijā visur bučus uz abiem vaigiem ir. Un Renārs tāds, nē. Izrādās, ka nē. Nē, nedrīkst bučot. Kristap, atceries, ka es tev neesmu redzējis, bet atceries, ka es tev apsolīju, ka viņam buči iedošu. Kad viss sanāca, man puspicas parādā. Tu zini, kā viņš vienkārši tiešām visu laiku atvedās man blakus, kā tāds satelīts. Satelīts ļoti labi. Cik ilgi tas satelīts tev bijis? Vai ne? Starlinks vienkārši visu laiku viņai piegādāja internetu. Tagad viņš atver mutu vaļā, tad bišķi labāks signāls ir. Es biju drausmīgi, galvenais, viņš man bija sabarojis ar tām savām olām, viņš bija sabliezis, tur nevar daudz olas, nemīnu sieru. Es taču neēdu tādu sēdi. Man bija tik sūtīgi, tu nevar iedomāt. Nopietni. Stāsti, ka viņai negaršoja tā omlete. Jo tur tik daudz sabliezis. Aktrise pati vainīga. Dievs, viņa šeit pateica, jā, man negaršo. Jā, viņa to teica, paldies par centību, cik forši, bet tiemžēl es tāds lietas nē. Bet vēl labāk ir tas, ka viņa tagad stāsta, ka viņai reāli bija fiziski slikti. Viņai nācās iet un izvemties. Izvemties? Jā. Es tev nopietni saku, tas prikals par tām olām brokastīs. Es reāli saindējos. Ja tā, ka es kratos par tajām mašīnās, viņiem saka, tā lūdzu apstāties, kur benzīndēgā vai kaut ko, kur man vajag iziet. Un man jau ķermenis ir trenēts. Es iegāju toaletē, slēdzu ciet dušu un pat taisnu. Tā kā, man nebija nekas jāgaida, viņš vienkārši jau, Dievs, mazāda. Es tev saku. Un pat taisnu, kāpēc izmanties? Vēl jau var pa otru pusi. Dreimanu sēž. Jā, vienkārši. Un Kristaps ārā kā apsargs. Kā jūties? Kā jūties? Jā, tu pāris stundās izgāja cauri visu viņas sistēmai, jo viņai ķermenis trenēts ir. Olīvas gan jau vainīgs. Gan jau vispārējais būtu bijis perfekti, bet tās olīvas. Jā, bet tev jāmāk tā ātri izvemt. Jā, tur nevar tā kā jādomā, viņi vienkārši aizgāja pačerāt, viņi tur īstenībā. Bet nē, ja man stāstītu šito, man būtu pirmā lieta, ka tev pļutka bija. Bet mums bija slepenā maska. Un paklausies, tagad klausies, vienkārši stāvāti. Tā ir tā maska, bet sūdz par to, kas tajā maskā, viņi tur kaut ko atklāja par to Krista, par ko tu biji tur, visādas kaut kādas tur. Kaut ko atklāja? Kaut kādas tur, ko viņš tur ir darījis citos šovos, ar ko tur gulējis. Viņš šovos piedalījās? Es arī nezināju, Amorā tajā. Un viņš tur kaut ko ir gulējis tur. Vai tev ir? Gulējis? Sliktā kalpala. Gulējis? Ko? Ko? Es pirmo reizi dzirdu. Viņš šovā piedalās. Pirmo reizi dzirdu. Bet Amorā šovā? Viņš mīlestīgi meklēja šovā, tā kā šitajā šovā? Ļoti labi aktris. Jā, tiešām. Jā. Jā, tas tev ir šoks. Protams, ka tas bija šoks. Man arī, es viņu nebiju visu. Jā, visi zina, es vispār neko nezinu. Es mājās nestos televizoru, man mājās nav televizors. Man ir 257 grāmatas, kuras lasu katru dienu. Nevienu trāšovu, nepiedalos nekādās tur slavnības bez filtra, nekur neesmu redzams. Esmu tikai seriālos un mākslas filmās, jā. Mākslas un teātrī. Bet jā, viņai ļoti labs tas atbildes. Kas? Man pilnīgi tāda sajūta, ka es tās olas smaku lēdas. Jāiet uz toaletu, aizslēgt durvis un pat aiznāk. Amors, tas ir kaut kad... Tas ir tas. Tas ir tas! Ak, Dievs! Viņa Lienītē tikko uzdevs. Tas ir tas, kur Lienīte Jurīte sagāja. Ak, Dievs! Čīstā! Tiešām. Drāmā. Paļubom, viss. Drāmā. Ja es būtu zinājis šādu informāciju, es nebūtu nekad, priekš kam doties kaut kur ar cilvēku, kurš varbūt ir tendēts uz šādu veidu lietām. Uz seksu? Piedalīties šovā. Es domāju, es negribu satīties cilvēku, kurš negrib seksu nodarboties. Arī piedalīties šovā. Cilvēks gribēja šovā piedalīties, atrast mīlestību. Kurš muļs tam parakstītos? Kurš muļs? Būtu jābūt pēc 30 aktrisēm, man liekas, lai tādu darītu. Tiešām jābūt. Tikai aktrises to var darīt. Vismā, šis viņas jau to skatās, nevis, ka viņas piedalās šovā, viņas nestās, viņas skatās, ka šī ir mana loma, nav viena no lomām. Rīt no rīta ir izbalsošana. Es varu tevi nolaupīt, parunāt kaut kur? Droši. Kur mēs varam
Kur tu vari mani laupīt? Es nezinu, vienkārši. Šeit pat var laupīt mani. Jā, Kroči, tad viņam rīt izbalsošana, tiem čaļiem pēdējā iespēja iepazīties. Bet tur izties, ka viņi normāli patusējuši, jo Aivis jau bija tādā pauzā, ka Biks tā jūs nolaidusies uz leju matu izburzīt. Nu, čaļi, rītā jūs balsos ārā, jā? Jums pēdējā iespēja. Tagad jums jāpatusē. Un rekur, Džeks. Šis var tev nolaupīt. Mani? Nu jā, es tev buči. Es tev buči iedošu. Man viens derības ir tāds. Derības, par jā. pīcu. Grib pīcu? pīcu. Pīcu grib? Tas vairāk bija kā... Zini, kas tas bija? Tas bija tas moments, kurā tu apsolīji, vai ne? Jā. Un tu neizpildīji solījumu. Pag, Lelda. Ja mēs salīdzinām apsolījumus, Linda ir viena, kur teica, apsoli man nebučos. Cik puišiem viņš apsolīja, ka viņš to Arī izdarīs? taisnība, jā. Tā kā es teiktu, viņš ir uzticamāks, procentuāli. Jā, taisnība. Jā, viņi tikai skatās no savas prizmas. Daļā vīrietim vienkārši uzmākties un pabučoties. Nav brīnums, ka viņai vienai šovā jāpiedalās un jāmeklē mīlestība. Un tad ir jautājums, kā cilvēku tu redzi sev blakus? Noteikti blakus sev redzu cilvēku, kurš izpilda solījumus. Kurš izpilda solījumus un nebučo tagad man cieta acis, kad es to negaidu. Kurš man uztais brokas ar lielām siešu tēlēm, ka man vēmta vajag un viņš ir satolīts. Kristap, mēs ar Lindu novienojāmies, ka tev ir jādodās prom. Jā. Kas ir? Nu, Kristap dodās mājās. Jo? Neizstāst, ka viņš dodās mājās. Viņš līdz ar mums ies baseinā. Viņš bija mums baseinā apsties, ka billīts jau ir. Jā, viņš mums spēlēs. Braucam mājās! Viņš mums spēlēs ūdens polā vispār, viņš nevar braukt mājās. Jā, mēs būsim nepārskaidlīgi. Jā, mēs vakarā vispār kā pokeru spēlēsim. Mums bija basketbola grozs pasūtīts, kur mēs lēmosim iekšā. Kāpēc? Kas jums ir dāmas? Beidzot vibrācijas boja. Ja es saku nē, Nu, tad mēs sakām, ka tu vienkārši nozodz kādu iespēju kādam no čaļiem, kas labprāt palikt un ar ko mēs labprāt pavadīt laiku. Jā, viņš tik nerunās. Džek, kas tur notiek? Jā, puikas. Es teicu, ka viss vīrieši baseinā. Mums brāl atņems. Mēs zaudēsim tūlīt brāl. Viss sāks raudāt tūlīt. Nē. Mēs esam tāds bumbiņas tur. Puikas, labākie. Dzirdēju. Kristap. Nē, viss ir labi. Zin kā, lai spēlēties. Jā, nu mēs turpināsim spēlēt. Velda Linda, Kristaps var nākt ar mums spēlēties. Lai nāk, skaidri, viss gatavs. Viņas var spēlēt. Viņas var ar puikām spēlēt. Jūs bijāt veselu dienu Forencē. Piemēram, sākumā nepatīk, pēc tam varbūt iepatiksies. Iedod 3 dienas vēl. Iedod 3 dienas. 3 dienas. Visu nepatīkam. Ko Aivis dara? Kāpēc viņam tik svarīgi ir, lai Kristaps paliek šovā? Čom, epizodes sākumā viņš izsaka. Kāpēc, kur tu esi? Jā, tev. Zaudēšu šovēju Rondi. Galīgi, viņas abas divas nezin, kā šo situāciju dīlot, un tas rokas šitā kaut ko tīri. Šitais te ir tas, kas liecina par tavu kompetenci, tas, ka tu zini kaut ko. Linda, es ļoti labi saprotu signalizē. Jā, mēs tā kā dodamies. Lūdzu. Un tā, kad tu gāji tur sarunās, tā kā, jā. Tas interesanti, ka Aivis izdomāja Dāja un Kristaps Zīlehilu. No viss štāta. Par katru čālu viņš tā cīnīsies. Viņš par katru no tiem čaļiem tā cīnīsies. Beidzot! Vakls un minūti. Viņām viņš nepatīk. Tiešām nav koncentrācija paklusēt no vienam. Tas labs. Džeki, jūs nevarat paklusēt. Kurš jūs maz bērni baseinā esat? Tas tā kā bēbīši. Tiešām. Cevišķi es kā vīrietis. Šī pūšļi. Tas ir redzīgi to teikt, ka tu spūšļi. Publisks seks šava laikā. Nu, es nevaru tā kā saprast. Tā nav privātā telpa, tā ir publiskā telpa. Tu nožēlo to? To, kas notika? Jā. Protams, ka nenožēlo. Man nav jāatnēsties par to lietu, ko es nejūtos vainīgs. Kas? Tu piedalījies šovā, publisks seks, bet meitenes ar viņas ir aktrises. Uz skatuves jāskūpst tā skatuves partneri. Ir dažādas ainas filmās. Jā, viņš tā kā kaut kārs salesman, kas salūz uz mašīnu, mēģina pārnēt. Jā. Bet tu bučojies, es redzēju, cik seriālos tu esi bučojusies. Tas beidz. Jā. Tas jau nekas tāds nav. Jā, tomēr tev klips ar... Viņš jau tikai tēloja, ka tā sēga tā ceļās. Jā, to viņš tomēr šovu taisīja. Tu tā kā Reikar bučojies video klipā. Hipokrātija. Jā, pilnībā. Jums par to maksā vēl. Viņam nemaksāja. Žēl, lai es ciešanām to darīju. Jā.
Tikai reitingiem. Jā. Tas būtu ok, kā partnerim? Protams, tas jau... Kā var nebūt? Saprot, cilvēks darbojas savā jomā, tas ir ietilps darba pienākums. Skatīgi, protams. Tu esi tiešām gatavs atmesties. Bet, Aivi, tad tu saproti, ka Tu ies randiņā. Jā, iedzer sevi randiņā šobrīd. Tas ir tas, ko tu piedāvā. Jā, izklausās Viņš labi. tomēr izrādīja man simpātijas. Gelato. Gelato Florencē. Daudz nav jārunā. Saprašanās no pusvārdu. Laic viņš ārā labs. Viņam tās brillītes, tas tur peldēšanas. Viņš reāli bija baseinā spēles laikā. Viņš bija viņu izvilka ārā vienkārši. Nabadzīņš. Viņš bija in the game. Ja jūs tā kritizējat, man pastīsimies, kur jūs būsiet tālāk ar to īsti. Jā, vispār redzēsim, kur jūs būsiet. Es pārgulēju šovā, kur jūs vispār dzīvē tiksiet? Tu jau bučojies kameras priekšā. Tā kā What the fuck? beigās tu samīlēsies, un tad, kameras Jūs priekšā. izveidosiet ģimeni? Jā, tad kur Redzēsim, apsīsimies, kur tu kur tu būtu laimīgi precējusies. Jā, viņš varbūt vēl suns būs kāds ļoti krūts tāds border collies. Un tad es atnākšu pie jums un teikšu, kas ir tā ģimenes skaistā māja, kas tā ir? Nekad negribētu tādu būt kopā. Drausmas vienkārši. Tāpēc, ka es vienreiz. Par iečulot varētu viņus. Jā. Ko uztraucās? Viņi jau tur lūdzās dieviem. Jā, nāc atpakaļ. Jā, nāc atpakaļ. Labi, tev taisnība. Labi, īstenībā, ja tu tā pasniedz, tad tev taisnība. Es vienmēr saku, lai dot iespēju. Aivis beigās tomēr nolēma meitenēm atļaut izmest Kristapu. Viņš saprata, ka citādi riskē pamatīgi sabojāt kopējo gaisotni pilī. Labi, čaļi, meitenes vienbalsīgi izlēma, ka Kristam jādalās mājās. Kāpēc tā? Kāpēc tas aizvien? Nē, mēs šobrīd bez komentāriem citiem puišiem. Kāpēc tā? Kāpēc tā? Kāpēc tā stāvēs tur, ķip nedzirdēji? Bez komentāriem. Bez komentāriem, jūs gan jau nedzirdējāt sarunu. Jā. Bet Aivis tāds gan jau, diemžēl, Kristapam būs jāiet, tad man būs jāmeklē jauns simpātija. Fuck you. Jā, meklē jauns labākais draugs. Kurš tev pits gribēja nopelnīt? Šīst. Un tās būtu labas darības. To, ka viņš piedalījās vēl kādā šovā, ka tur bijis publisks seks, viņām tas neiet kopā. Tikai es uzmanīgi, ko jūs darat. Ar postiem. Mums jau tur tornītī tas nedraud. Mums jau tur tornītī tas nedraud. Tur seksa nekāda nebūs. Nav kameras. Bet galvenais, viņš piedalījās citos šovos, tie, kas piedalījās Radikarē. Vai viņš ar tur pārgulēja? Ok. To mēs tikai nepubliski. Esiet uzmanīgi, ko jūs šeit darat. Bet, pizdēc, ne? Vienkārši Aivis tik apvainojas uz viņām. Man nebija pēc plāna. Šovu grib taisīt. Kristus būtu tādas bicīšas rādījis. Viņš reāli, viņš jau bija bijis šovā, viņam ir portfolio. Viņš tā kā viņš zina, kas ir jādara. Šitiem man tagad jāapmāc ir. Viņam bija vislabākais tā piespēle ūdens polā. Labi, Kristap. Nē, viss kārtībā, super. Čau. Kaut ko es gribēju iegūt. Čau. Es no meitenēm pirms viņas kritizē citas, lai viņas izvērtē pašu savu dzīvi un pastīsimies, kā viņām veiksies. Pirms viņas kritizē kādu, nedrīkst kā nevienu kritizēt, kamēr tu neesi savu dzīvi izvērtējis. Jā, tu atceries, ja tu gribi ierakstīt šeit sliku komentāru, izkritizē savu dzīvi. Padomā par savu dzīvi. Izdomā savu dzīvi. Izdomā savus mērķus. Un tad tikai ierakst to slikto komentāru. Un tad pēc tam redzēsim, kur tu būsi. Jā, pēc tam redzēsim, kur tu nonāksi. Spamā, nobanots. Paldies par video. Paldies, Rihard, kad atbrauc. Man lūdzu, man bija ļoti patīkami skatīties šo sēriju. Jā, šī ir ļoti forša sērija bija. Kristaps Malts. Džeks uztaisīja sēriju pa lielam. Un plus vēl Renārs. Renārs un Kristaps. Renāram gan jāpamācās lietas. Jā, bet viņi uztaisīja to sēriju. Bet aplausos vēlreiz Rolandam. Paldies, ka noskatījāties. Un es šeit ilgi nebūšu. Jā, tiekamies citreiz. Tu moškā viesis grib kādreiz atnākt. Trietā pakomentēt. Mēs varam, jā. Nu, davai.